Man sauc Rolands Lecis, un klausoties, man radās dažas domas, kas varbūt noderēs tiem cilvēkiem, kas strādā pie tām vai citām platformām. Jo, manuprāt, šobrīd ir viena konceptuāla problēma visiem runātājiem iepriekš, kas veido platformas. Un jo viņu platformas, visu kaut ko es šeit redzēju, ir balstīti uz to, ka mēs izveidojam platformu, tagad nāks lietotāji, viņi piedalīsies, viņi darīs. Tā nebūs. Tā nebūs. Kāpēc tā nebūs? Tāpēc, ka statistika liecina vienu izskaidrot lietu. Sociālajie tīkli, kas tagad jau ir pietiekoši daudz izpētīti, gan no socioloģiskā, gan no antropoloģiskā viedokļa. 1% no visiem, kas ir reģistrēti sociālā tīklā, veido saturu. Labākajā gadījumā 9% labākajā gadījumā reaģē ar komentāriem vai šādu vai tādu līdzdalību. Tad kopā mēs iegūstam 9–10%. Ja? Uz ko balstās Twitter fenomens? Uz to, ka ir, komentārs ir pārvērties par produktu. Un tur mēs arī iegūstam tos pašus 9%. Tad viss par to, par ko jūs runājat, attiecās aptuveni uz 9% sabiedrības. Kur paliek pārējais 91%? Un tad, ko tad darīt šajā situācijā, manuprāt? Un te ir viena ļoti interesanta problēma, kur es domāju, platformu veidotāji varētu ņemt vērā. Kāds ir mans priekšlikums? Padomāt par to schēmu, par informatīvu sistēmu, kā cilvēkiem dot informāciju, kā atgādinājumus. Jo mēs lieliski zinām, ka tajā brīdī, kad es vēršos tieši pie jums, vai jūs esat deklarējis dzīvesvietu? Ja, jūs var, ja? Tikmēr, kamēr es nevērstīšos pie jums, līdz tam brīdim, kad kaut kas tur kurpis piedīs, būs bērns jāpiereģistrē bērndārzā, ja? Jūs ar to saskarsities. Es domāju, ka tā ir viena ļoti pelēkā šobrīd zona, kā veidot šo saikni uz iedzīvotāju. Tā bija viena lieta. Tātad saikni uz iedzīvotāju. Kā viņi informē, nemitīgi atgādina. Otra lieta, ko es sapratu, ka ir tāda lieta, ka fenomens kā mazo sociālo grupu fenomens. Un es domāju, ka kādā veidā tas izpaužās. Viens mājas iedzīvotāji cīnās par to, katrs cīnās par to, lai viņa rēķins būtu mazāks. Piedāvājiet instrumentu katrai mājai. Salīdziniet mājas. Izveidojiet Rīgas, sāksim ar pašvaldību, tad ir runa par pašvaldību, ja? Izveidojiet Rīgas vai jebkuras pilsētas karti, ja? Un parādiet, ka šajā vietā cilvēki dzīvojot maksā par apkuri, cik tur santīmus kvadrātmetrā, bet šajā tik, no kā tas veidojās, pēc viss spriežot no trūku gārumu, zudumu caurulēs un tā tālāk, tad tādā veidā jūs uzreiz atradīsiet caur cilvēku personīgiem santīmiem, viņi interesētību uzlabot to pievadu ceļu šīs apkuras pievadam, ja? Jo, ja jūs mēģināsiet viņu iesaistīt procesā, uzlabosim cauruļvadu efektivitāti, tad viņi mūžam nebūs, ja? Viņa personīgie santīmi ir vislabākais motīvs. Te ir atkal atgriezeniskā saikne, ja, kā iedot šo informāciju. Tas ir otrais tāds apliecinājums. Trešā lieta. Es domāju, ka šobrīd ir ļoti labs brīdis. Tā es ziņā, ka pēc diviem mēnešiem ir vēlēšanas. Un man vienmēr liekas tajā brīdī, kad es klausos vairākus pasākumus par valsts pārvaldi un tā tālāk. Jo kā rezultātā, ko valsts pārvalde dara, tad viņi faktiski visu laiku atbild uz jautājumu, kā mēs darīsim, kā mēs uzlabosim to vai citu procesu, kā mēs strādāsim. Ja? Bet kurš tad atbild uz jautājumu, ko mēs darīsim? Es domāju, ka tas notiek tomēr politiskā līmenī, jo šī pavisam ļoti mazā cilvēku grupa, ja, deliģē tālāk visus uzdevumus, un tur valsts pārvalde par gala rezultātā izpildītājs.
Es domāju, ka šajā brīdī ir pilnīgi lieliska iespēja, un es aicinu to neaizmirst un izmantot, vērsties pie, es pieļemu katram te ir savu personīgās simpātijas par politiskiem spēkiem, tāpēc nerunāsim par vienu konkrētu, ja? Bet vērsties ar konkrētiem priekšlikumiem, kuri vēl joprojām var tikt papildināt kā priekšvēlēšanu šīs kampaņas punkti. Ja? Un pēc vēlēšanām atgādināt. Ja? Es domāju, ka šeit iztrūkst, šis mazums visu laiku iztrūkst. Ir daudz solījumu netiek pildīt, kas veidojās tālāk. Paldies, 2 minūtes. Es arī izmantošu iespēju vēlreiz ar faktu.